pagājušā gada nogalē, 2024. gada, kad māmai sāka pasliktināties veselība, es piedzīvoju ļoti lielu Dievu klātbūtni un stiprinājumu rūpēs par mūsu ģimeni. Tagad, atskatoties atpakaļ, man šķiet, ka arī aicinājums kalpot Rudens Alfā kā aizlūdzējai arī ietilpa Dieva plānā, kurā viņš sagatavoja mani kalpošanai savai ģimenei ar lūgšanām, vienlaikus nodrošinot ar brīnišķīgu atbalstu lūdzēju čatā šajos turpmākajos mēnešos. Un bija kāda decembra diena, kad māma bija slimnīcā, un man šķiet, kad braucot no māmas apmeklējuma no slimnīcas mājās, un runājot ar māsu Kristu pa telefonu, un daloties savā pārdzīvojumā, un domājot par šo laiku, domājot par Dievu un lūgšanu aizmuguri. Savā prātā viena brīdi ieraudzīju tādu kā laikam ilustratīvu attēlu, nezinu, kā to sauc. Bet šajā attēlā es redzēju sevi apskaujam manu ģimeni, un tad mūs savukārt apskāva Dievs, un tā, ka es apskauju savu ģimeni ar rokām, un tad Dievs apskauja mūs, un ka mūsu ģimene pacelt uz lūgšanu rokām augstāk. Un ap to pašu laiku decembrī es arī pieķēru sevi pie domas, ka varbūt es esmu kā tāda bāka savā ģimenē, iestājoties par savu ģimenē lūgšanām un rūpi, sevišķi par māmu, par viņas veselību. Un es nezinu, bet tas viss kaut kā iedod tam visam varbūt jēgu, kas tālākos mēnešos notika, un ļoti, ļoti stiprināja mani nepadoties tālākā procesā un uzdītēties, lūgt arī aizlūguma vajadzības, gan draudzē, gan lūdzēju čatā. Sevišķi tagad jūtos strupceļā, vai bija jāpieņem atbildīgi lēmumi. Un tieši tas, tajos tumšajos brīžos, kam es gāju cauri, gan viena, gan kā ar visu ģimeni, ienesa ļoti lielu gaismu šis lūgšanas spēks. Un es esmu, tiešām pateicīga Dievam par viņa klātbūtni, gan tiešā veidā, gan caur lūgšanām un līdz cilvēkiem. Kā viņš mūs svētīja un kā viņš arī mani sagatavoja. Slāve Tev, mīļais debesu Tēti, dārgais Kungs Kristu, mīļais svētais gars, paldies par Tavu lielo mīlestību, paldies, ka Tu mūs katra ceļā pieved brāļus un māsas Kristu, un ka Tu rādi un vadi caur savu svēto garu, kā mums būt blakus, līdzās, tieši tā kā nepieciešams. Es lūdzu, mīļais Kungs, māci mums lūgt Tevi, uzticēt Tev savas dzīves, rūpes, raizes, priekus un bēdas Tev. Jā, Kungs, lai varam piedzīvot, kā Tu vādi un darbojies mūsu dzīvēs. Paldies Tev, Kungs Kristu, ka varam uzticēties, ka Tu vienmēr esi blakus, mums priekšā, aizmugurē, pie labās rokas, pie kreisās, mūsos. Katrā, kas skatāmies un ticam uz Tevi, mīļais Kungs. Slāve Tev, Kungs Kristu! Paldies, paldies par to, kā Tu vādi, ļauj piedzīvot un pieredzēt, Tavu tuvumu, Tavu mīlestību un Tavu žēlastību. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Āmen.